Nu ko, komanda? Ja vēlamies labu sezonu, jāsāk ar labu sagatavošanos. Tāpat kā maratonā un lauksaimniecībā ir svarīga stratēģija un precīza rīcība. Un visi mēs strādājam kā vienota komanda. Gatavi? Jā! Nu ko, tad mēs strādājam kā komanda, trenējamies kā komanda un uzvaram kā komanda. Es izrēķināju, sadalot distanci zonās un uzlabojot trajektoriju, mēs varam ietaupīt līdz pat 15% enerģijas. Lauksaimniecībā mēs nepieņemam lēmumus pēc izjūtām. Viss tiek balstīts uz datiem un zināšanām. Tikai tie, kas domā stratēģiski, var sasniegt labākos rezultātus. Ja plānosi tikpat labi, cik skrien, tad raža arī būs laba šogad. Plāns ir galvenais, taču ir arī plānota ūdens pauze. Ūdens būs, bet pēc pirmā apļa, tā kā strādājam. Es jūtu, ka šī būs mana sezona. Tieši tāda attieksme mums ir vajadzīga. Bet neaizmirsti, ka sezona nav sprinta disciplīna. Un, protams, mēs pēc skrējiena to atzīmēsim kā īstus ražas svētkus, vai ne? Svinības būs, bet jātiek vēl līdz ražai, kas šajā gadījumā ir finišs. Treneri, dati ir labi, bet sezonas mēdz pārsteigt. Ko mēs darīsim, ja apstākļi mainās? Tāpēc mēs trenējamies, lai esam gatavi visam. Skaidrs. Es tikai ceru, ka esam padomājuši arī par atjaunošanās plānu. Pat augstsikā nepieciešams atpūtas brīdis. Atjaunošanās plāns ir vienkāršs. Laba sagatavošanās un līdzsvars. Pirms sējas analīzes, protams, ir labi, bet tagad uz kājām un kustībā. Augsne un mūsu produkti ir ļoti stabili, bet vai šis segums ilgtermiņa slodzē būs pietiekami noturīgs? To mēs pārbaudīsim skriešanas solī, tā kā lūdzu. Dati ir lieliska lieta, bet neaizmirst par šī brīža mērķiem. Bet man te uzrāda, ka optimālā trajektorija iet pa 3,5 grādiem pa kreisi. Dati palīdz plānot, bet galvenais tos ir pareizi pielietot praksē un turēt tempu. Saglabājam tempu, atrodam katrs savu ritmu, jo atceraties, mums ir visiem jāfinišē. Tieši tā, stingra vadība un skaidri mērķi vienmēr nes rezultātu. Bet līderim ir jārāda piemērs. Vai esi gatava dubultot tempu? Ja komanda ir gatava, es arī esmu gatava, jo mēs strādājam uz vienu mērķi. Mēs esam vienota sistēma. Tieši tā, komanda un stratēģija ir panākuma atslēga. Jūs esat gatavojušies, jūs esat cītīgi strādājuši, un jūs katrs zināt savu lomu. Gatavi? Gatavi! Gatavību aiziet!